Sveiks, skatītāji! Pagājušā nedēļa dažiem varbūt bija visai čābīga, taču šonedēļ pilnīgi viss atgriežas kājām gaisā. Būs tāda sajūta, ka pasaule demonstrēs maksimāli savu labvēlību. Jūs saņemsiet vajadzīgu informāciju, būs negaidītas tikšanās, zīmes, da jebkas, kas spēs pēkšņi tā liktenīgi pagriezt jūsu dzīvi. Notiks tādi atgadījumi, kas sākumā varbūt liksies maznozīmīgi, bet kas pozitīvi ietekmēs ilgāku laika periodu. Tādi īpaši jūtīgi cilvēki varbūt pat teiks, ka ar viņiem eņģeļi sarunājas. Un iespējams, ka viņiem būs taisnība. Pēc Dīdža teiktā man izklausījās, ka ir sācies dāvanu laiks. Jo iepriekšējos raidījumos mēs runājam par to, cik viss ir grūti un kā tam tikt pāri. Un tad tagad ir pienācis laiks balvām. Tikai ir jāmāk droši vien viņas paņemt un saskatīt. Un paņemt tā, lai nejustos parādā par to visu. Gan Dīdzim, gan Jani, tev ir pilnīgi taisnība. Mēs esam pārdzīvojuši ļoti nevienkāršu nedēļu, varbūt pat ilgāku laika posmu. Bija Urāna, Plutona kvadrāts pēdējo reizi mūsu mūžos, bija zivīs kārtīgs aptumsums, kur saule aptumsa, iestājās astroloģiskais jaunais gads, un kā jau jaunajā gadā, mums ir jāsaņem dāvans. Tagad tiešām sākās daudz mīlīgāks laiks, un vārds mīlīgs visticamāk būtu tas vārds, kas raksturot šo pavasara sākumu. Padomājiet, kas jums būtu dāvināms sev, kas būtu tas mīlīgais, ko jūs gribētu saņemt. Kā cilvēks, kā pieaudzis cilvēks, kā pusaudzis, kā bērns, kas būtu tas, kas darītu jūsu dvēseli vieglu, priecīgu un starojošu. Tas ir tā kā būtu jātaisa pasūtījums kosmosam? Arī. Ko es gribētu? Arī, pilnīgi noteikti, jo tagad sākās tāds vairāk vai mazāk radošs laiks, vairāk vai mazāk saņemošs laiks, mēs saņemsim. Un šī tendence paliks arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Ja mēs skatāmies perspektīvā, mums ir sagaidāms brīnišķīgs pavasars, kolosāla vasara, un par rudeni vispār es nerunāšu, tas ir kaut kas neiedomājams skaists. Ir atkal jāļaujās un jābūt brīviem saņemt. Tieši tā, mums ir jāatverās gan mīlestībai, gan dāvanām, un tieši kā tu teici, ir jāizdara pasūtījums. Kādā veidā mēs pasūtam lietas kosmosam? Ir visādas pozitīvās domāšanas un tā tālāk. Nē, ļoti vienkārši. Ir jāieklausās sevi, jāsajūt sevi, un tad mēs redzam, ko tad mēs patiešām vēlamies, kādas ir mūsu vajadzības, ko sirds kāro. Vai tā ir atpūta, vai tā ir mīlestība, vai tas ir prieks, vai tās ir kādas materiālās vērtības, nemateriālās. Un kad mēs sajūtam to, ko mēs vēlamies, mums faktiski, kas mums ir jāizdara, mums ir jāatverās tam. Un jāpasaka, es gribu to, vai man vajag šito. Jā, nevis es gribētu, vai man vajadzētu, vai varbūt kāds varētu man uzdāvināt. Ir vēl viena lieta. Ja jūs gribat saņemt balvu, vismaz nopērciet loterejas biļeti. Ja jūs sajūtat to, ko jūsu sirds kāro, ja jums pasaka eņģelis, ko tev vajag tā teikt, tad tādā gadījumā izdariet arī kādus konkrētus soļus šajā virzienā. Mēs bieži darām kaut ko pilnīgi pretēji. Mēs gribam izskatīties skaisti un apēdam bulciņu. Mēs gribam, kaut kādu satikt cilvēku dzīvē, bet sēžam mājās un skatāmies seriālus. Jā, grib braukt ceļojumā un nopērk veļas mašīnu, otru. Jā, tieši tā, otru veļas mašīnu. Tieši tā. Ja mēs kaut ko vēlamies, tad ejam tam pakaļ. Un paņemam to,
un paņemam to. Kas mums pienākās? Patiesībā dzīve nemaz nav tik gara. Saki, Pēteri, saki kaut ko labu, kā dzīvot eņģeļu nedēļā. Lai sadzirdētu eņģeļus, lai saklausītu savu paša intuīciju, ir jātur ausis vaļā. Un man liekas, ka galvenā problēma pie intuitīvās pasaules tāda redzējuma ir tā, ka mēs tā kā sadzirdam šo te impulsu, jūtam, bet noliekam malā un sakam, nē, neticu, nav mans, bet pēc tam sanāk tā, ka paši nožēlojam un sakam, notika viss tieši tā, kā es to zināju, biju iepriekš jutis. Tā kā jātur ausis vaļā, acis vaļā, rokas plati vaļā, gaidām dāvanas, ieraugam, ņemam. Un iekšpasaulē notiekošais iet soli pa priekšu tam, kas notiek ārpasaulē. Mēs pa priekšu kaut ko izdomājam un tad izdarām. Ja? Un tādā gadījumā mums arī jāsadzird, ko tad mēs iekšpasaulē vēlamies izdarīt. Un ja mēs tā kārtīgi sadzirdēsim un dzirdēsim mūsu pašu eņģeļus, tad būs lielisks laiks un lieliska nedēļa. Būs tā? Būs tā.